Mēs, cilvēki, ļoti atšķiramies viens no otra. Sabiedrībā nav atrodami divi pilnīgi identiski cilvēki, kuri būtu līdzīgi gan pēc izskata, gan personības. Tāpat nav atrodami cilvēki, kas pilnīgi identiski samierinātos vai tiktu galā ar kādu hronisku slimību. Cilvēki, kuri slimo hronisku slimību, bieži piedzīvo ievērojamas pārmaiņas savā profesionālajā, sociālā un ģimenes dzīvē, sastopoties ar slimību dēļ veicināto stresu, kas var ietekmēt cilvēku pašpaļāvību uz sevi, un slimības klātbūtne var radīt nozīmīgas pārmaiņas cilvēku personībā. Tas ir svarīgi, jo personības iezīmes vada cilvēku domāšanu, jūtas un uzvedību. Pastāv 5 personības faktori piezīmi – neirotisms, ekstraversija, atvērtība, labvēlīgums un apzinīgums. Atvesaļošanās procesā ir svarīgs arī uztvertais sociālais atbalsts no ģimenes, draugiem un citiem cilvēkiem un pašefektivitātes izjūta, kas spēj ietekmēt cilvēku uzvedību dažādos kontekstos. Pētījumos tiek skaidrots, ka savstarpēji iedarbojoties personības iezīmēm, uztvertēm sociālajiem atbalstam, pašefektivitātes izjūtai, veicinot to pozitīvu ietekmi, cilvēkiem ir iespēja novērot, ka viņu veselības stāvoklis var uzlaboties. Tādējādi man pētījumu ietveros ir nozīmīgi noskaidrot, vai pastāv atšķirības personības iezīmi uztvertā sociāla atbalsta un pašefektivitātes izjūtā cilvēkiem ar un bez hroniskām slimībām un kāda ir saistības starp šiem 3 mainīgajiem cilvēkiem ar un bez hroniskām slimībām un vai pastāv atšķirības starp šīm saistībām. Pētījumā piedalījās respondentu vecumā no 18 līdz 50 gadiem, no kuriem 50 cilvēki ir tie, kas slimo hronisku slimību un 50 cilvēki, kuri neslimo hronisku slimību. Papildus tika kontrolēti sociāldemogrāfiskie dati, respondentu vecums, izglītības līmenis, ikmēneša ienākumu līmenis un sākotnējais diagnosticētās slimības ilgums, kam bija jābūt vismaz 1 gadam. Kopumā tika uzrādīti 19 dažādi hronisku slimību veidi. Tādējādi tika noskaidrots, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības pašefektivitātes izjūtā un uztvertā sociālā atbalstā no draugiem starp respondentiem ar un bez hroniskām slimībām. Respondentiem, kuri neslimo hroniskām slimībām, paaugstinoties tādām personības iezīmēm kā atvērtība un apzinīgums, paaugstinās arī pašefektivitātes izjūta. Savukārt, paaugstinoties neirotismam, pašefektivitātes izjūta pazeminās. Respondentiem, kuri slimo hronisku slimību, paaugstinoties personības iezīmēm atvērtība, apzinīgums un ekstraversija, paaugstinās arī pašefektivitātes izjūta, taču paaugstinoties neirotismam, pašefektivitātes izjūta pazeminās. Savukārt paaugstināta personības iezīme ekstraversija ir saistīta ar lielāku sociālo atbalstu no draugiem. Kopumā starp abām pētāmajām grupām saistības ir līdzīgas, taču interesanti ir tas, ka šī pētījuma rezultāti norāda, ka cilvēku, kuri slimo hronisku slimību, personības iezīme ekstraversija ir izteiktāka un tā vainagojas ar lielāku atbalstu no draugiem. Šajā pētījumā noskaidrotie rezultāti varētu veicināt speciālistu sadarbību psiholoģijas un medicīnas jomā, rehabilitācijas programmas piemērošanu un attīstīšanu, iespēju uzlabot cilvēku fizisko un psiholoģisko veselību, informēšana par pētījumu rezultātiem var veicināt cilvēku izpratni par slimību ietekmi uz viņu psiholoģisko veselību, hronisko slimību pacientu ģimenes, tuvinieku un draugu psihoizglītošanu, kā arī paplašināt zināšanas par veselības uzlabošanas iespējām tieši no psiholoģijas un psihoterapijas viedokļa.